Šodien galvenais būs vienkārši viņus daudz nerespektēt. Tādā ziņā, kad pairam esam jauni sastāvziņā un tāpēc ir tā nestabilitāte pagaidām. Ja? Un ir vajadzīgs laiks, lai mēs kaut kādā ziņā gūtu pārliecību par saviem spēkiem, ticību sev, jo esam pierādījuši, ka varam spēlēt labas spēles. Ļoti atbildīgi pieejam, jo ar Valmieru saistās nevienmēr tās labākās atmiņas. Mums sniegums ir tas, ko mēs pa lielam no viņiem gaidījām, un prieks, ka komandas vecākais spēlētājs ar katru spēli rāda arvien labāku sniegumu. Ar motivāciju nevajadzētu būt problēmām Latvijas līgā? Nē, es neredzu iespēju, jo tomēr katra spēle ir, kur iespēja gūt uzvaru, tas mums ir labs motivators. Paldies, lai veicas! Kas notiek brīdī, kad Ventspils pārņēma vadību? Neizpildām vispār to, ko esam runājuši, ko treneris ir teicis un iegodinājis, pirms tam nespējam izpildīt spēles plānu un pieļējām daudzas kļūdas, un lūk, šī komanda spēja to īstenot, rezultāts -24. Neizpildījām savā ziņā treneru uzdevumu, pa daudz kļūdījāmies un devām viņiem tās iespējas realizēt vieglos punktus un kādā ziņā atkal nebijām pietiekami agresīvi, ko mēs bijām runājuši. Nebija tā, nekustējās bumba tik labi, kā gribējās. Tā kā likumsakarīgs rezultāts, ja mēs tā spēlējam. Puslaikā bija īsa saruna, treneriem nebija daudz ko teikt, jo, ko var teikt, ja mēs nespējam izpildīt nevienu no viņu uzdevumiem, tad pašiem jāizdara kaut kāds secinājumi. Labi, prieks vismaz, kad otrajā puslaikā mazliet saņēmāmies, bijām agresīvāk, bet tāpat tās rezultāts nav apmierinošs mums.